skatāmies. Ai, jā, duma vispār nav nebišķina, ne? Vēlreiz pedalīti. Cik nav. Tulītās liekam dumainības analizatoru un ejam mērīt, cik viņam ir dumi. Tad, ko es izdarīju tai mašinai? Izņēmu ārā vadības bloku. Nolasīju, saprogrammēju, sarakstīju iekšā programmatūru. Un tulītās liekam iekšā, pārbaudam, kāda būs viņam tagad dumainība. Dumainība tehniskai apskate viņam bija, tulītās apskatīsimies kāda. Tātad, dumainība viņam bija gandrīz 3, 2,9 un 5 miljoni daļiņas. Šeit ir Denso bloks, Mazdas programmējas bench mode saucams, uz galda bez atvēršanas. Šobrīd rakstās mūsu pārveidota programmatūra, lai būtu labas dumainības. Šodien ir pirmdiena un tehniska apskate ir izieta 0,74 dumainība pēc mūsu darbībām pēc programmatūras programmēšanas, bet cietas daļiņas, protams, ir iekšā palikusies lielas tādēļ, kad ir problēmas ar motoru un pašu DPF filtru. Ja mašina pēc 13. gada un tu gribi viņu nopirkt, tad, ja tu redzi, ka šitais ir melns, tad nav jāgas pat pirkt, jo tur problēmas būs ar daļiņām. Vējaina diena šodien viss puš, bet laikam dzirdat. Mazda dumainību saregulējumu, sakārtojumu. Tehniska apskate bija 3, tagad viņam ir 0,77 pēc mūsu programmēšanas, pēc visa darba iziešanas. Gāzēm vēlreiz varat apskatīties, cik būs tagad. Pirmo reizi nospiediem 77, otru reizi pedālis grīdā, atlaižam pedalīti un mums rāda tagad ko? 0,70. Perfekti. Tad tulītās uzspēdīšu vēlreiz 3. reizi un būs jau viņam ideāls dumainības rezultāts. Keep idle, tagad prasa viņš vēl tušgaita un pedālis grīdā. Forši tehniska apskate tai mašinai ir. Tā, ļoti uzmanīgi. Ja jūs perkat mašinu no 2013. gada un uz augšu, jums var gadīties tādas problēmas kā šitam jaunam īpašniekam 5 miljoni daļiņās un 3 dumainībā. Tas ir problēma ar ekoloģiju. Kvēfiltrs aizserējies, vai viņu arī var būt, kad nav, un cilvēki cenšas viņu pārdot. Bet šobrīd mēs to problēmu varējām atrisināt ar uz doto brīdi, dumainību saregulējam, melnus dūmus noņemam nost, un viņam šobrīd tehniska apskate būs. Uz nākamā gada būs jāremontē kvēfiltrus, un visticamāk vēl būs jāpaskatās, kas ir ar motoru, kāpēc viņš dažreiz pakūp, vai te zili gaiši dūmi iet, vai eļa, kaut kas nav kārtībā. Tā kā uzmanīgi, iegādājieties mašinu, un ja gribat pārbaudīt, vai tur ir ekoloģija iekšā, vai uztaisīt pilnvērtīgu diagnostiku, varat pieteikties pie mums, palīdzēsim, sakārtosim. Čau!